bibliotekai Liepājā, kurā piedzimis Tēvs, kurā ir tāda biblioteka 2 gadsimtu garumā. Tāpēc arī šis apsveikums bija tāds pagarāks, un tas ir arī apsveikums jums visiem, mūsu mīļie ciemiņi, mūsu konferences dalībnieki. 1945. gadā uz pilsētas šīs bibliotekas zinātnisko grāmatu pamata tiek nodibināta Valsts zinātniskā biblioteka, un vienu laiciņu viņas darbojas atsevišķi, bet 62. gadā tās atkal apvienojas un notiek šī pilsētas zinātniskā biblioteka. Mūsu pilsētā vēl pāris gadus, 5-6 atpakaļ, bija pāri par 100 000, apmēram 115 000 lasītāji, tad tagad šis skaits ir sarucis zem 100 000. Līdz ar to, protams, ka ir izmainījies būtiski gan lasītāju skaits, gan sastāvs. Un, varētu teikt, ar pašu lasītāju ir notikušas vislielākās pārmaiņas. Un ir pat dažādi šie lasītāji atsevišķās bibliotekas nodaļās. Vecāko klašu skolu audzēkņi studenti, kuri izmanto biblioteku galvenokārt mācībām, svešvalodas apgūšanai, zināšanu papildināšanai. Daļai šo lasītāju pievēršanos bibliotekai nosaka jaunu informācijas avotu esamību, kā profes CD-ROM dators ar vairāk nekā 300 disketēm, video, periodika jaunākā un visādi citas iespējas, kas šeit bibliotekā nodaļā ir saņemamas. Šīm lasītājiem ir izteikta interese par jaunāko nebijušo, viņos ļoti jūtams vēlms pēc modernas bibliotekas, kurā informācija var būt ne tikai tradicionālā veidā. Viņi ir zinātkāri, ļoti grib apgūt svešvalodas un pēc iespējas ātrāk, bet savā ziņā arī paslink, viņi negrib lasīt, bet grib nokopēt, noklausīties ierakstā. Viņiem trūkst arī dažkārt bibliotekāro pamatzināšanu. Šajā pat nodaļā otra vēl vērā ņemama lasītāju grupa ir ārzemnieki, kuru skaits aizvien pieaug. Šie lasītāji galvenokārt lasa tēlu literatūru un jaunāko periodiku, un galvenais biblioteka viņiem ir vieta, kur pavadīt brīvo laiku, kontaktēties savā starpā un ar pilsētas iedzīvotājiem. Es atļaušos jūsu uzmanību aizkavēt ar savu nelielo priekšlasījumu par tēmu bērnu bibliotekas lasītājs. Mans 10 gadu darbs bērnu bibliotekā ir uzskatām apliecinājis, ka mūsu jaunā paudze bērnu un jaunieši tomēr nespēja iztikt uz grāmatām. Biblioteka vienmēr un visos laikos ir bijusi cilvēku radīto gara vērtību krātuve, glabātāju un popularizētāju. Kā izglītības, kultūras un informācijas iestādē, bērnu bibliotekai ir īpašs uzdevums. Ar savu darbību un progresīvajiem centieniem veicināt ikvienas zināšanu augstošas personības, harmonisku veidošanos un attīstību. Biblioteka ir neaizstājama, īpaši bērnu to agrīnajā saskarsmē ar grāmatām. Gribu minēt, ko savā rakstā Skola un biblioteka žurnālā Bibliotekārs 1937. gada 2. numurā norāda Jūlijs Krūmiņš. Ir 2 iestādes cilvēka dzīvē, kurām ir liela nozīme, un tās ir skola un biblioteka. Skolai bez šaubām pienākas goda vieta tūliņ pēc ģimenes. Skola un biblioteka kalpo cilvēkam un cenšas padarīt vieglākas viņa dzīves gaitas. Tikai katrai no viņām ir savi līdzekļi un metodas. Skolas mācību gaita noteiktā un zināmā virzienā iet zināmu laiku. Biblioteka turpretī ar saviem padomiem un palīdzību gatava pakalpot katrā gadījumā bez gala daudzo virzienu gaitās. Skola sekos saviem audzēkņiem 10-20 gadus. Biblioteka paliek uzticīga visu mūžu. Mūsu vērojumi rāda, ka lasītāju pieprasījumi ir kļuvuši daudz diferencētāki, komplicētāki, es teiktu.
Vairākumā gadījumu tie ir ļoti mērķtiecīgi jau pārdomāti. Mūsu lasītājs kļūst ikdienas jo gudrāks. Lasītāja intereses rosina, protams, gan ģimene, gan skola, gan biblioteka un noteikti arī katra paša iniciatīva. Šodien man gribētos aprunāties ar jums par dažiem bibliotekārā darba ētikas aspektiem. Straujās un dziļās pārvērtības, kas pēdējos gados ir notikušas mūsu valstī un apkārtējā pasaulē, radījušas arī dziļas izmaiņas, dažādu vērtību, īpaši morālo vērtību jomā, un tas bez šaubām ir iespaidojis arī bibliotekāru darbu. Ētika ir filozofiska zinātne, kuras pētīšanas objekts ir morāla. Tā mums skaidro ētikas vērtības. Ar ētiskas dabas jautājumiem cilvēks saskars savā ikdienas dzīvē ik uz soļa. Vai tās būtu viņa personiskās attiecības ar cilvēkiem, politiskā vai profesionālā darbība. Kā zināms, ētikas pamatuzdevums ir teorētiski risināt tās pašas praktiskās likumības problēmas, kādas cilvēkam rodas dzīvē. Kā rīkoties, ko uzskatīt par labu un ko par ļaunu. Cilvēki parasti vērtē savu līdzcilvēku uzvedību un izteikumus, vadoties pēc savas personiskās pieredzes. Jo pavisam nesen vēl augstskolās bibliotekāriem mācīja, ka viņiem ir jāpēta, jāvirza un citādi jāinteresējās par lasītāju interesēm. Un jābūt vienmēr lietas kursā par to, ko viens vai otrs cilvēks lasa un kādas ir viņa intereses. Tātad starptautiski ir atzīts, ka šī ir pilnīgi konfidenciāla informācija. Un tātad nevienam nav pilnīgi nekādas daļas par to, kādu grāmatu es lasu vai kādu informācijas meklē bibliotekā.
Cienījamie kolēģi, manu interesi vienmēr ir saistījis bibliotekārs. Bibliotekārs kā personība. Kas ir pamatā sabiedrībā valdošajam stereotipajam priekšstatam par bibliotekāru kā pedantisku, akurātu, bezgala izpildīgu darbinieku, taču ikdienā bieži vien pelēku, neinteresantu un neizteiksmīgu personību. Es jums gribu pastāstīt par pētījumu, kas bija pamatā kursa darbam par personības akcentuācijas tipa saistību ar bibliotekāru profesiju. Ir teorijas, kas tieši iedzimtībai piešķir noteicošo lomu, tā saucamās fatālās teorijas, kas uzskata, ka iedzimtība ir tā, kura nosaka visu. Ir tādas, kas uzskata gluži pretēji, ka cilvēks piedzimst kā balta lapa vai tīri fakta, un ka dzīves laikā cilvēks pats to pieraksta. Tas nozīmē, ka cilvēku veido viņa uzvedību nosaka tas, kādā ģimenē viņš ir audzis, kādā skolā mācījies, kāda ir viņa profesija. Atšķirība ir ne tik daudz pašā vēlmē kā neatlaidībā, ar kuru histērija cenšas panākt savu. Arī šeit parādās izstūšana. Demonstratīvas personības var izstumt tā saucamās normālās bremzes un gūt apmierinājumu no paša lielības. Viņi ir vairāk pašpārliecināti un augstprātīgi kā citi. Vārdiskā lielībā ir pievienojas godkārīga uzvedība, vēl jebkurā veidā pievērst uz uzvedību. Parasti cilvēki kādreiz izcelties jūtas neveikli un nonākot uzmanības centrā. Pat reizēs, ka tas ir pelnīgi, cilvēks jūtas samulsis un neveikls. Demonstratīvai personībai šāda veida neveiklība samulsums ir svešs. Pievilcīgākā loma šodien, šajā priecīgajā dienā, patiešām lielajā notikumā, ne tikai jums, bet visai Latvijas kultūras dzīvē, runāt par negācijām, jo līdz šim referātos mēs klausījām ļoti daudz racionālu un interesanta un pieredzi un bibliotekas vēsturi, bet man jārunā par bibliotekāra interešu aizstāvēšanu. Un ja jau kāds ir jāaizstāv, tad ir jāaizstāv ne pret to labo, kas viņam nāk virsū kā migla, bet pret to varbūt negatīvo, pret to, kas nav. Kāds tad ir bibliotekāra intereses vispār? Un jebkura normāla, profesionāla interese, manuprāt, ir vēlēšanās strādāt normālās telpās, interesantu darbu, veikt to atbilstoši kaut kādai kvalifikācijai, veikt to atbilstoši kaut kādai kvalitātei. Un, protams, bez šīm profesionālajām interesēm ir vēl arī personīgās intereses. Tas ir saņemt par šo darbu, pieklājot atalgojumu, redzēt šī atalgojuma augšanas iespējas, karjeras iespējas. Tas viss būtu profesionāli interesi. Paldies par uzmanību. Mūsu šīs dienas jubilejas otrā runāšanas daļa. Un šajā reizē es vispirms mūsu centrālās zinātniskās bibliotekas šīs lielās 220 gadu jubilejas sakarā gribu teikt lielus pateicības vārdus, teiksim tā, tiem īstenajiem bibliotekāriem, kas lielu daļu savu mūžu ir veltījuši bibliotekai. Un vispirmām kārtām tā ir ilgus gadus, sākot no 45. gada, tā bija direktore Centrālajā zinātniskajā bibliotekā Anna Januška. Viņai liels paldies!
šodienai. Tāda kā biblioteka ir, bez bibliotekāra darba tā nevar būt. Un tāpēc šodien šīs jubilejas sakarā mūsu bibliotekai ir pateicības raksts speciāli šim gadījumam. Un vispirms to mēs gribam pasniegt lasītāju apkalpošanas pamatstruktūrai, lasītāju un abonementu darbinieku saimē, vadītāja Zigrīda Nostenberga. Tad komplektēšanas un apstrādes struktūras darbinieku saimē, vadītāja Ļubova Kunde. Bibliogrāfiskā un uzziņu darbu struktūras darbinieku saimē vadītāja Indra Latvela, bet es zinu, viņa diemžēl šodien ir slima, tāpēc es to nododu galvenajai bibliogrāfei Mircai Morozovai, kas ir metodiskā un konsultatīvā darba struktūras darbiniekiem vadītāja Silvija Klajuma. Vienotā fonda izmantošanas un fonotekas darbiniecēm vadītāja Tamāra Podīņa. Un svešvalodu literatūras nodaļas darbiniecēm vadītāja Anita Zulme. Un tieši tikpat daudz pateicības šodienas Zinātniskās bibliotekas jubilejas reizē mūsu filiālu bibliotekām. Otrās bibliotekas darbinieku saimē vadītāja Ilga Austa. Bibliotekas darbiniecēm vadītāja Vaira Burtaļa. Ceturtās bibliotekas darbiniecēm vadītāja Arta Tīla. Bibliotekas darbiniecēm vadītāja Dainis Guņina. Pirmās bērnu bibliotekas darbiniecēm vadītāja Ilga Ērpa. Otrās bērnu bibliotekas darbiniecēm vadītāja Lauma Rosne, bet arī Lauma Rosne, diemžēl, šodien ir slima visu laiku, tātad Silvija Elvera. Darbinieki ir ārkārtīgi daudz no mūsu lielās kuplās saimnes darījuši, strādājuši un būtībā varētu katram personiski un atsevišķi iedot pateicības rakstus, jo diemžēl šeit. Bet mēs, kā jau jūs redzat, sveicām nodaļu kopumā, katra nodaļa. Bet tomēr mūsu bibliotekā ir daži tādi cilvēki, kuriem tomēr gribas pateikt atsevišķi. Vēlreiz paldies. Un tā ir galvenā grāmatvede Ērika Janvāra, kurai mēs pateicamies par teicamu grāmatvedības lietu kārtošanu.
tas ir mūsu ilgsgadējs darbinieks Pēters Liepa, kuram mēs sakam paldies par teicamu darbu bibliotēkas fondu sagatavā. Un vēl paldies bibliotēkas māksliniecei Ilzei Taužē par ļoti vērtīgu, skaistu māksliniecisku noformējumu jebkurā bibliotēkas darba un svētku reizē. Un vēl pateicības raksts viss Zinātniskās bibliotēkas kolektīvas darbinieku saime bija viensprāts, ka, lai vispār biblioteka pilsētā būtu, lai viņi darbotos tā, kā viņi tagad ir, mēs sakām paldies Liepājas pilsētas domei par materiālo un finansu nodrošinājumu bibliotekas uzturēšanā un pastāvēšanā. Es lūdzu, jā, diemžēl parasti jau tādas tiesības nav kā apakšnieki saviem sieviniekiem, bet, tā tas ir. Un vēl es gribu teikt paldies arī iepriekšējām domēm, un īpaši vispirms šī iepriekšējā domē, jo lūk tā, kā biblioteka izskatās no ārpuses, iniciatīva bija iepriekšējā domē. Tātad paldies arī viņiem. Un īpaši paldies kultūras nodaļas vadītājām, kas ilgstoši strādāja agrākos gadus bibliotekā un kas savu lielu darba un mūžu darbu arī ieguldījuši bibliotekas darbā. Tā ir Marta Mūniec un Maruta Pāvelsona. Paldies arī viņām. Marta Mūniec. Šodien šajā kārtā. Lūdzu, nebija tāds, jūs tāds lūdzu. Jā, jo faktiski mūsu sveiciens ļoti cieši sasauksies ar šo Liepāja raksturīgo patību. Tātad es domāju, ka neviens nevarēja iedomāties to, pirms 220 gadiem uzsākot bibliotekas veidošanu Liepājā, ka šodien tas jau būs biblioteka tīkls ar ievērojumu grāmatu fondu, kas piesaista lasītāju intereses gan šeit pat Liepājā, gan faktiski visas Latvijas mērogā. Tajā tālajā Mārtiņa dienas nedēļā varbūt tikai retais varēja nojaust, ka gadsimta gaitā bibliotekas kļūst par vienu no galvenajām latviešu nācijas kultūru vēsturisko vērtību krātuvēm. Un ir vēl jau patīkamāk apzināties, ka tā tas ir noticis un Liepāja šai ziņā nav izņēmums. Bez tam šajā svētku reizē ir patīkami apzināties to, ka varbūt šis ir pirmais vai viens no retajiem gadījumiem, kad apaļā kultūras iestādes jubilejā kultūras iestāde izskatās vismaz no ārpuses tā, kā tai vajadzētu izskatīties. Varbūt tas varētu kļūt par zināmu tradīciju vai standartu, un es domāju, ka no tā iegūt visi liepājnieki un Liepājas pilsētas viesi. Bez tam šajā svētku reizē pilsētas domas vārdā gribam izteikt visdziļāko un sirsnīgāko pateicību gan bibliotekas vadītāja Kraučas kundzei, gan visiem tiem cilvēkiem, kur tika pieminēti šodien saistībā ar ilgadēju darbību Liepājas pilsētas bibliotekas sistēmā. Cilvēks uz bibliotekas fona izskatās cīks un mazs,
Tāpat kā šis Kurzemes piekrastes cilvēks uz šo lielo lāju, kas latviešiem tradicionāli arī ir viena no vērtībām. Un vēl jau vairāk Jūrmalas piekrastes pilsētās, kā tas ir Liepāja. Un katrā ziņā gribam novēlēt šajā jubilejas reizē pilsētas pašvaldības vārdā turpināt būt kā kuģiem, kas stabili iet uz priekšu, kā saka, pilnās burās un uzņem arvien jaunus un jaunus pasažierus. Un lai šī lasītu kāre, tieksme pēc jaunām zināšanām neapsīks ne Liepājas pilsētā, ne Kurzemes reģionā, lai brauc lasīt mūsu kultūras vērtības rīdznieki un citi Latvijas pilsētu iedzīvotāji. Un bibliotekas kolektīvam būtu tikpat saliedētam, kā līdz šim, strādāt gribošam, varošam un pilsētas prestižs spodrinošam, teiksim tā. Paldies! Un tāpēc šī tradicionālā goda Paldies! Sirsnīgs jums! Paldies! Vakaram! Cienījamie Liepājas bibliotekāri, cienījamie liepājnieki, kā mēs varam lasīt šajā dokumentā, kas apliecina bibliotekas dibināšanu 777. gadā, tad tur ir tāds ieraksts, ka šī biblioteka tiek dibināta pilsētas godam un krāšņumam. Man liekas, ka varam droši teikt, ka daudz Liepājas bibliotekāru paaudzes ir spodrinājuši pilsētas godu un krāšņumu tieši ar šo biblioteku. Un neskatoties uz kariem un varu maiņām un dažādiem citādiem likteņu pagriezieniem, liepājnieki ir saglabājuši lielu daļu no vēsturiskā bibliotekas fonda, ir saglabājuši šo mīlestību uz grāmatu un biblioteka tā ir tradīcijas tiek godam turpināts Liepājā. Un šeit es gribētu jūs sveikt šajā lielajā jubilejā, bet mūsu laikos, cauri mūsu laiku vētrām un negaisiem, biblioteku droši un prasmīgi un mērķtiecīgi vada mūsu kolēģi Aina Krauča, un Ainai Kraučai ir Kultūras ministrijas atzinības raksts par lielu ieguldījumu Latvijas biblioteku darbu attīstībā. Aina un visi pārējie jubilāri. Paturiet to dāvāt. Paldies! Es pat nešu. Es gribētu jūs sveikt ar dzējoli, kas saucas grāmatu Puteri. Un man šķiet, ka mēs kā bibliotekāri viņu gan zinām, bet es atgādināšu. Nomāgdams pagātnes tumsu un ziegus, citāds, lai paliktu debesu jums. Sagrieza laikmets, kā metenī sniegus, grāmatu puteni gaišu pārnīgs. Veramies tālumā, skaidrībā, kā arī paceļas priekšā mums nākamais laiks. Blāgmas tumšs sarkanas sendienās pāri, mierīgs un apskaidrots nākotnes vaigs. Un Liepājas pilsētas zinātniskai bibliotekai jubilejā šo Edvarda Virzas vārdu īstenojumu vēl Latvijas bibliotekāru biedrība, valde un es ceru. Paldies!
Cienījamā Kraučs, cienījamie Liepājas bibliotekāri, Nacionālā biblioteka jūs šodien sveic šajā lielajā jubilejā, un es uzdrošinos apgalvot, ka tieši šie skaiti 220 varētu būt jūsu bibliotekai ārkārtīgi zīmīgi, un es mēģināšu to pamatot. Biblioteka zima faktiski filozofijas gadsimtā. Tad zima ļoti lielā franču kultūras, franču apgaismības, franču revolūcijas laikmeta apvesta, un pat cilvēki, kas šeit Liepājā tajā laikā bija, viņi bija ietekmēti ļoti tieši no tiem notikumiem Eiropā, kas tajā laikā bija. Un ir 997. gads, kad Liepāja sāk veidot savu jauno, varbūt ekonomiskās dzīves modeli, brīvostu, un es ticu arī tam, ka attīstīsies reģionālā kultūra politika, un es domāju, ka tieši no šī laika sāksies varbūt pilnīgi jauns attīstības posms, kā Liepājai, un līdz ar to neizbēgam jūsu bibliotekai. Un es varbūt novēlu ne tikai to, šajā svētku reizē atcerēties visus tos labos gadus un visus tos labos darbus, kas ir izdarīti, bet es tiešām saskatu un lielu perspektīvu un arī novēlu tieši šo nākotni visvairāk jums šodien. Jāņa Jaunstrabīņa vārds gribētu iebilst. Laimīgs, kas cenšas savas dienas vadīt saskaņā ar darbu un saticībā ar cilvēkiem. Rīgas centrālā biblioteka. Cienītā Kraučs kundze, cienītās jubilāris, mēs ar patiesu abrīnu vērojam jūsu darbu, jo tas ir ļoti nozīmīgs Liepājai. Par to liecina gan nepītīgi pieaugošais lasītāju skaits, par to liecina kaut vai mūsu ekspresa aptauja, kuru mēs veicām pa ceļam braucot no Rīgas uz Liepāju, uzņemot gadījumu pasažierus, un neviens nebija no viņiem, kas nezinātu Liepājas biblioteku. Liepājas centrālo zinātnisko biblioteku. Un es domāju, ka tas ir ļoti nozīmīgs, ļoti tiešām svētīgs darbs mūsu tautai. Un man ļoti patīk jūsu domes pārstāvju novēlējums uzņemt jaunus pasažierus savā laivā, savā bibliotekā, bet mēs zinām, kas notiek, ja nemitīgi laivā tiek aicināti iekšā jauni pasažieri, var izveidoties katastrofa, situācija rasties. Un tādēļ mēs novēlam, lai šī dome ieliktu pamatakme jaunai, skaistai, Liepājas cienīgai, zinātniskai, centrālai bibliotekai. Cienījamie Liepājas kolēģi, šodien jums svinat 220 gadu jubileju. Jāsaka, ka šajā ilgajā 220 gadu posmā bibliotekas attīstības vēsturē, es domāju, ka arī Liepājas biblioteku vēsture nav bijusi rozēm kaisīta. Šis ceļš nav bijis rozēm kaisīts. Un, ja runājam par Jelgavu, tad Jelgavas pirmā publiskā biblioteka bija pieejama Jelgavas iedzīvotājiem 2 gadus ātrāk, 1975. gadā. Bet, diemžēl, tāpēc, kad Jelgava atrodas citā vietā un vēsture viņu nav taupījusi, un tāpēc mūsu tā biblioteku
biblioteka ir papostīta daudz vairāk un nežēlīgāk, un mēs nevaram lepoties ar tik bagātiem fondiem kā jūs, bet tomēr mūsu vēsture ir līdzīga, un arī mūsu problēmas ir līdzīgas, un arī mūsu darbs ir tas pats grūtais, un arī tas gaišais ceļš uz automatizāciju mums visiem ir viens, un visos laikos sakaru līdzekļi ir bijuši svarīgi, un tāpēc mēs jums dāvājam ziedus un sakaru līdzekļi. Jau pāris gadus Latvijas tautas bibliotekās ienāk tehniskie līdzekļi, modernās tehnoloģijas. Un tādi termini kā modems, CD-ROMs un internets un dators tiek ļoti aktīvi lietoti bibliotekā darba ikdienā. Bet mēs savai dāvanai pieviņai par šo lielo jubileju esam izvēlējušies mākslas priekšmetu. Šī nelielā vāze, to ir darinājusi Jūrmalas keramiķe Edīta Zvabola, kura ir pazīstama ne tikai Latvijā, tad citur viņu dzimtā pusē esot Liepāja. Un manā prātā tas laiks, kad mums bija pietiekoši daudz naudas, lai bibliotekām iepirktu mākslas priekšmetus, jo grāmatas mēs iepirkām par centralizētajiem līdzekļiem, un vismaz Jūrmalas gadījumā tie bija pilnīgi pietiekoši, lai mēs varētu iegādāties absolūti visu, kas mums bija nepieciešams. Par pašvaldības piešķirtajiem grāmatām un periodikai domātajiem līdzekļiem mēs varējām pirkt mākslas priekšmetus. Un tas bija tik skaisti braukt uz Rīgu, uz mākslas salonu un izvēlēties gobelēnu, gleznu vai keramiku vai metāla kauli. Tas laiks ir pagājis, un mēs laikam nevaram cerēt, ka mums iespēja strādāt produktiem lasu katru gadu iegādāties bibliotekā mākslas priekšmetus. Un varbūt pie tādi mēs tiešām tiekam tikai lielās jubilejas reizēs. Bet man vienmēr ir licies, ka literatūra un māksla tas ļoti labi sadar kopā un sadzīvo kopā ar vienu jumta. Ne par velti mums bija arī avies savā laikā literatūra un māksla. Un man gribētos novēlēt Liepājas kolēģiem un varbūt pie reizes pārējo biblioteku kolēģiem saglabāt to līdzsvaru starp jauno, kas ienāk mūsu bibliotekās un mūsu tradīcijā. Nākam pie jums uz atklāto jūru. Jūs esat 212 gadus veci, izrādās, mēs stingri jaunāki, bet tas jau nekas. Mēs visi esam kurzemnieki. Un šī jūras spīd un jūras vīnu duna, manuprāt, mums visiem liek spēku. Un te mēs gribam jums no Rojas dzēnieces grāmatiņu jūsu fondiem, uzdāvinātāja Dzintru Žrauskas, piemēras vējos, kas jau arī liecina par šo jūru. Nu ko, lai jums jūras spīdz un pašiem laba veselība visiem. Un paldies. Svētku reizē tiek teikti ļoti skaisti vārdi, ļoti skaisti darbi tiek slavēti un viss pārējais. Bet mēs ļoti labi zinām, ko tas maksā, cik bieži ir jāliek galvas kopā, cik bieži ir jādomā, lai no minimāliem līdzekļiem panāktu maksimālo labumu. Un tāpēc mēs no sava kolektīva jums te sūtam mazu kafijas servīzīti, ja? Tad, kad būs tās galvas jāliek kopā, ja? Tad ielējiet tur iekšā saturu, atcerieties mūs un plānojiet lielus darbus. Paldies!
visiem bezkādiem skaistiem vārdiem, bet es domāju pareizi. Lai jūs jaukajai bibliotēkai nekad netrūkst lasītāji, un lai jūs lasītājiem nekad netrūkst grāmatu, ko lasīt. Un vēl sveicot, es gribētu teikt paldies par sadarbību, jo mūsu rajona lasītāji regulāri izmanto jūsu bagāto grāmatu. Paldies! Bibliotēkas veids Centrālo zinātniskās bibliotēkas kolektīvu, vēl jums visiem radošas veiksmes, un lai jums ir patiesi prieks par katru zinātkāru lasītāju. Un šie 3 baltie ziedi, lai simbolizē turpmākai jūsu darbībai ticību, cerību un mīlestību. Paldies! Paldies! Svinam dižajā jubilejā Kultūrīgās bibliotēkas darbinieki. Paldies! Grāma no Islandes, Kopopākas bibliotekas šefa Krafna Pedersona kunga un pārējā bibliotekas personāla. Tā kā neviens bibliotekārs gribētu jūs apsveikt bez piemeklētiem vārdiem, zvejnieku vārdiem, tad lūdzu arī šie vārdi piemeklētie. Visu, ko jūti, visu, ko redzi, visu, ko nolēmts tev zināt, paņem un iededz par sveci, lai cits var aiztecināt. Un ar gaišām domām, prieku un apņemšanos, lai sākas katra jauna diena jūsu kolektīvā. Tātad no 6. Raimīgas skolas veiciens. Un no visiem skolu bibliotekāriem un no visām skolu bibliotekas vai kabineta bibliotekas vēl znājums tīšanas dienā un stāvāks dalpīgs. Ietēls vidusskolas saime šajā nozīmīgajā jubilejā jums vēl darba lapus daili, virs ēkas uzcelt torņas māju, kas darbu kronē, kas gaismas pilkus ceļ. Prieku laimi, no sirds teicam jūsu svētku dieniņā. Sirsnīgs sveic Liepājas 2. mūzikas skola. Nu, es jau neesmu bibliotekārs, bet tā kā savas skolas, jā. Nu, es domāju, ka es varu arī sveikt tevi gan no savas centra sākuma skolas, bibliotekas, un gan personīgi no sevis, jo zini, kas es esmu. Un es nāku, gribu tev teikt, ir mūsu valsts svētku priekšvakars. Un es nāku no tikko brīnišķīgi notikuši konkursu par Latviju savā skolā. Un nāk ar tādu cerību, ka mums ir jaunā audze, aug ļoti spēcīga un zinoša, mīloša mūsu dzimteni. Tas nozīmē, ka tev būs vienmēr lasītāji, un mēs varēsim vienmēr veikt brīnišķīgi dzīves pasākumus. Rudens piemēram. Sveiciens no Liepājas vēstures un mākslas mūzejā. Un ir ļoti patīkami sveikt šo vecāko kultūras iestādi Liepājā. Jums ir brīnišķīga vēsture un būs brīnišķīga nākotne. Un šie raibie ziedi ir tāpēc, ka tā dzīvē, tā iestādē, ja kādreiz tas, kā saka, mūžs ir ļoti raibs. Un es gribu teikt to, ka biblioteka darbinieki tiek dēvēti par gan aristokrātiem. Pie tiem visiem labiem vēlējumiem, kas jums tiek šodien vēlēt par to skaisto nākotni. Tās lielais paldies par to veikto darbu. Es gribu teikt, lai šī gara aristokrātijas dzirksts nekad nenodzīst nevienu bibliotekā sirdī. Veiksmi jums turpmāk!
patiesi, cienījamie jubilāri un direktori. Man liekas, ka Liepājā ir ļoti maz tādu iestāžu, kam ir tik cienījams, stabils un bagāts mūžs. Un man liekas, ka mēs liepājnieki dažbrīd pat neprotam novērtēt to lielo, bagāto avotu, kas mums ir pieejams katru dienu, ikdienā. Es visiem jums bibliotekāriem un biblioteku darbiniekiem vispirms novēlu ne tikai labus vārdus šodienas svētkos, bet lai jums ir jauka, radoša, patīkama ikdiena, veselība jums visiem. Direktorei es novēlu, kā kolēģi, daudz naudas. Arī tur. Un es ceru, ka jums tagad ir un kļūs ar katru brīdi ciešāk sakar ar pasauli, ar daudziem viesiem šeit, lai krājās jūsu viesu ieraksti. Katrā ziņā es jums novēlu, kā kolēģi, visu to, ko vien jūs darbā var piepildīt. Ka mēs ar Aivu sākām šīs biblioteku gaitas gan arī beigas. Es mazliet vēlāk, bet redziet, kā dzīvē ir iznācis. Es esmu pavisam citur un izsēgājis dažādas ceļus, bet tu vēl esi tepat. Un tas ir brīnišķīgi, jo es tos 5 gadus, ko es nostrādāju bibliotekā, es atceros kā brīnums skaistus, jo tā man lielākā universitāte. Es domāju, ka strādāt bibliotekā, tā ir brīnišķīga laime, jo to uzzināt, ko uzzina biblioteka darbinieks, man liekas, nav lēmts nemaz kuram katram. Tāpēc Ainīgi, turies pie šī darba un nē prom. Paldies! Prieks jūs šodien sveikt šais skaistajos svētkos. Un, protams, arī es kā liepājniete esmu laimīga, ka mums ir tik bagāta un tik skaista biblioteka. Nākot šurp, es domāju, ko es varu uzdāvināt? Parasti bibliotekām dāvina grāmatas. 220 gadu vecs grāmatas es nekur nevarēju atrast. Bet, tā kā mūsu orķestrim bija 110 gadi, tad es tomēr atradu 110 gadu vecs grāmatas. Un pirmo reizi mūžā es dāvinu, jāteic, vecu māmu. Jāteic, pagājušā gadsimta grāmatas. Tām, protams, ir antikvārs, varbūt vērtība, bet, kas zina, varbūt dažām labām noderēs. Gan ziņas, kā uzlabot sev veselību, sevi šajos laikos, kad naudiņas maz, jo tu viss tiek ārstēts ar ūdeni. Daudzās filmās tagad skatās, viss ārstē ar ūdeni. Tur arī te rakstīt. Un te ir viss kā attīstīt saimniecību, pie naudiņas nav un tā tam līdzīgi. Tad es domāju, jūs varēs būt ļoti daudz labas domas. Es ceru, ka tev dublikās paliek pašai. Nē, tās man bija vienīgā. Kur tu dabūs no 1800. gada dublikās? Tagad viss atzīst. Tātad jums visiem labu veselību, izturību, lai tik jauks diena kā šodien jums ir biežāk. Paldies! Reizām mēs sakam lielu paldies. Paldies jums! Jo vairākus gadus desmit mēs esam to vien darījuši, kā gājuši pie jums un visu kaut ko prasījuši un lūguši. Tāds ziņas, šitāds ziņas un visādas ziņas, un katru reizi mēs precīzi to esam saņēmuši. Un gribu teikt, ka gudrs vadītājs ir tas, kas prot ļoti gudru komandu sev savākt. Un mēs varam teikt, ka visās filiālu bibliotekās vadītājs un to darbinieki ir ļoti gudri un vienmēr ir spējuši atbildēt uz visiem jautājumiem. Un vēlreiz liels paldies un svētdienas jūsu jubilejā. Liels paldies! Šāda
dažādām bibliotēkas lasītāju kategorijām, bet viņi nepieminēja žurnālistus. Es domāju, ka tā ir īpaša kategorija, un mēs šādi vai tādi apmeklējam bibliotēku. Jā. Tātad es nāku sveikt kā lasītājs, apmeklētājs, jūsu klients, un es gribētu nokārtot vienu vecu parādu. Tātad vakar Aina man noveda bibliotēkas pagrabā, kur visas bagātības stāv, un es konstatēju, ka tās ir labi saglabātas, siltumā, pareizā temperatūrā, apgaismojumā, bez putekļiem, mīlestībā, tieši tā. Un tātad tur ir ļoti sens, vecs mantojums, kas ir vesela bagātība mūsu pilsētai. Bet pirms apmēram gada es ar vienu no jūsu darbiniecēm runādams konstatēju, ka jums ir daži logi no svaigākiem laikiem, no pavisam gluži neseniem laikiem. Un mēs runājām, ka vajadzētu palīdzēt aizpildīt šos logus. Un man ir tā iespēja, un es apsolīju aizpildīt šo logu. Bet, tā kā man laiks ir ļoti spraigs, nekad nevarēju atrast laiku, tad tas līdz šim nebija izdevies. Bet es gribētu to izdarīt tieši šodien un jums uzdāvināt pilnu Liepājas vārdu komplektu. Tas ir vienīgais, kur ir visi eksemplāri no 89. gada līdz 94. gadam. Pilnu komplektu. Man jau grūti šķirties, bet jubileja jums ir liela. Rakstnieku un literātu vārdā, kur bibliotēka ir tik daudz palīdzējusi mums rīkot dažādas plakātas, skaistas sarīkojumus. Un arī personīgi es esmu liela pateicība parādā bibliotēkai par savu ļoti skaisto jubilejas sarīkojumiem. Un es gribu pateikties arī kā lasītājs, jo kurš gan tagad pensionārs lasošo iztikt bez bibliotēkas? Bet, mēs varam priecāties visi rakstošie, ka mums ir tāda vietiņa, kur mēs vienmēr varam ne tikai būt kā lasītāji, bet arī savādāk viens ar otru kontaktēties tādā literārā līmenī. Un es domāju, ka no visiem taviem lasošiem, lai iznāk rakstošie, un no visiem taviem rakstošiem, lai iznāk zinātnieki. Bet tā ir tulkot, es gan angliski neprotu, nezinu kā, bet varbūt jums noderēs bibliotekai. Tā ir jaunājai, kas blakus zinātniskā, kurā ieliks pirmo akmeni nākošgad es ceru. Un uzsauc vēl otro zinātnisko, kāpēc varētu būt? Veltījums 220 gadu jubilejā, bibliotekas jubilejā Ainai Kraučai. Ne Kolumbs senos viduslaikos, bet viņa gara līdzinieks veic ceļu dīvā karavelā, ko laika roka neaizsniegs. Šai tumšā dzīves okeānā tā pāri gadu tūkstošiem var piestāt teiksmā Atlantīdā vai aizpeldēt starp zvaigznājiem. Tās masti trausli zelta stari, mirds karogs debesis spīdekļos, bet buras sveču liesmu plīva, kas vētras naktis caurgaismo. Jau 2 sirmus gadsimtus tā vilināt mūs nenostāja. Šo mūžam jauno atklājēju vislavas rotā ceļotājs. Skan fanfaras, tosts kuģa ļaudīm, jo katrs draugs un sargs tam drošs. Bet kapteinei virs gaišās pieres celts lauru vainags važošs.
latvieši runāja, bet pa laikam uzdziedāja arī. Nu, es mēģināšu kaut ko, ja man izdosies, man balsīt nav, kā Jānim Zāberim. Tā, kamēr es dziedāšu, lai nenovīsi tās puķis, varbūt es atdomāju. Pēc tam balsīsim, jā? Jā? Jā, labi. Varbūt. Raugies, cik glāsmainīgā aizsumā spīd, logos, kur grāmatā valdā. Gadsimtus divus sasildīt līdz tā sirdis, kam atklāsmē saldā. Gadsimtus divus sasildīt līdz tā sirdis, kam atklāsmē saldā. Klausies, cik alkaini jūrā skan, tepat aiz jūrmalas paharkan, bet zivju ielā grāmatā gaišākās atziņas stāstā, bet zivju ielā grāmatā gaišākās atziņas stāstā. Lai ik mūža stundai līdz grāmatā vienmēr jums iejām, kā dārgumu visu dzīvi šo, tik grāmatā. Un no visas sirds es sveicu jūs šajā skaistā jubilejā, gan jūs, gan visus bibliotekārus. Un novēlu jums panākumus arī turpmāk. Un es domāju, tas, ka Liepājas centrālā zinātniskā biblioteka ir izveidojusies par ļoti nozīmīgu un vajadzīgu kultūras centru Liepājas pilsētā. Es domāju, ka tas nav teikts tikai tādēļ, ka šodien ir svētki, bet tāpēc, ka tas patiešām tā ir. Un lūkojoties uz domas uzdāvināto dvēsmi, es gribētu teikt tā uz priekšu turēt. Paldies. Paldies. No ko mazāks, bet gan viņa darītās klusībā lielāks. Tas ir kultūras darbs, bez kura neviena tauta nevar iztikt. Ar šiem raidījuma vārdiem mūsu kolektīvs veicot kolēģi. Paldies. Paldies. 220 salīdzinot ar mūžu. Man mūžiņš tāds, kā saka Liepājā, tāds mižas viens ir. Un tādēļ, lai tu kaut ko saprastu, kā var nodzīvot tik ilgu mūžu, kāds ir manējais, es te sarūpēju te tādu nedaudz agresīvu potenciālu ziedu. Tu ieskaties viņā, ja? Noliec viņu sev priekšā uz galda un ņemot vērā, ka tev ir ļoti sirdstīgs kolektīvs, lai tu turētu stingri viņa darba potences, ieskaties šai ziedā biežāk. Tas nu būtu tā. Lūdzu, paldies, būs darīts. Jā, un tad vēl. Lai tie foliantu putekļi neapslēptu tavu sievišķā kolektīva acu mirdzumu nākošajos 220 gados. Izsniedz viņām pa pingerotam šo, arī es tev esmu sarūpējis. Un tad
iedot puķu. Buča vēl. Kam viņa? Nāku, jā. Nē, tad labāk. Es ar skrišiem nāku un nāku pie tevis un saku, ka grāmata ir tas, kas mūs visus vieno. Un tu esi tā, kas mūs visus vieno. Un te, lai ir tas ceļš, kas iet no zinātniskās bibliotekas uz dzimšanas nodaļu. Lai vienmēr mums ir bagāti, zināšanām bagāti mūsu jaunie liepājnieki, gan tie, kas reģistrēs laulību, gan tie, kas dzims pie mums. Jāsaka, mums biblioteka arī tāda ir, kas ies uz pa to ceļu. Paldies, jā. Un visādā ziņā lielu paldies visiem, kas šeit ir ieradušies, gan tiem, kuriem jau sacījām paldies atsevišķi, tas ir kolēģiem un citiem cilvēkiem, gan visiem pārējiem. Un es ceru, ka šī bija tikai tāda maza piekura, maza piestātne mūsu darbā, un viss turpināsies un būs vēl labāk, piepildīsies visi tie vēlējumi, ko jūs teicāt, un katrā ziņā tie mūsu mērķi un uzdevumi, kādā mēs esam sev, teiksim tā, kā mēs sev virzām, kā mēs uzskatām, kā vajag strādāt un kā vajadzētu strādāt, un ka būs arī visas tās iespējas.